Kā pareizi lietot mēls tīrītāju? Viņam var būt dažādas formas. Šis konkrētais ir šāds te kā caurā karote. No metāla, varbūt arī no plasmas ar neilonu sariņiem un dažādi varianti, bet tas tīrīšanas princips ir vienāds. Mēs sākam no mēls aizmugurs un lēnām velkam uz priekšu, un pēc katras tīrīšanas, šī vilciena reizes mēs noskalojam mēls tīrītāju zem tekoša krāna ūdens un turpinam vēlreiz līdz mēli pa lielam ir tīra. Un dzīvē tas izskatītos šādi, ja reku mums ir mēli, tad mēs noliekam to mēli skrāpu uz aizmuguri un lēnām velkam uz priekšu un šādā veidā tīram. Protams, nevajag bāzt pārāk dziļi, lai nesākās vemšanas refleks, bet šādā veidā mēli var tīrīt, jo uz mēles krājās diezgan daudz baktērijas, un tās ir viens no iemesliem, kādēļ jums var būt slikta elpa. Un parasti tīrot zobus uz zobu birstu, mēs mēli vienmēr izlaižam, tā kā šādā veidā mēs varam pamatīgi uzlabot, cik svaigi ir mūsu elpa.